Nu tā. Un tagad es jautāšu pēdējo reizi. Kurš no jums piegānīja bēniņus? Tā kā es beidzot esmu nolēmusi to noskaidrot, es skaitīšu tikai līdz 5. Anton, pasauciet māsiņu. Tātad 1, 2. Es teicu, ka skolā nedrīkst ienest mobilos telefonus. 3. 4. Un 5. Jūs katrs saņemsiet vienu kastīti un dosieties ar to uz toaleti. Un kamēr uz galda šīs pašas kastītes nestāvēs piepildītas, tikmēr no skolas neviens ārā neizies. Ja? Varbūt kādam nav skaidrs, ar ko jāpiepilda kastītē. Oskar, nostājies man blakus. Bērni, kurš paskaidros Oskaram, ar ko ir jāpiepilda kastītē? Lūdzu, Mudīt. Ar kakām. Starp mums inteliģentiem runājot, pareizāk būtu teikt ar izkārnījumiem. Bet var jau būt, ka Oskaram šī vārda nozīme ir neizprotama, un tādēļ, Oskar, ņem šo kastīti un piepildi to ar kakām. Atkārtoju. Kamēr kastītes nebūs pilnas, neviens no skolas neizies. Tas attiecas arī uz tiem, kurš šobrīd aiznes. Nemaz necenties man aizkustināt. Lūdzu, raudiet kaut vai visi, bet patiesība šajā skolā tiks noskaidrota. Es atvainojos. Es jums zvanīju, jūs teicāt 10 zālē. Klusu! Klusu!